Sveiki! Šodien es gribu parunāt par mazo soļu spēku, jeb dopamīna pastāvīgu pieplūdumu un ar ko tas ir atšķirās un ar ko tas ir daudz labāks un efektīvāks priekš mums, salīdzinājumā ar tādu uzrāvienu uz iedvesmas, uz it kā motivācijas, kas ir patiesībā viltus motivācija, un kas dod mums lielu tādu dopamīna piešķirci. Un rezultātā mēs iekrītam tā saucamajā dopamīna bedrē. Aizvien vairāk un vairāk par to runā gan koči, gan neirobiologi, gan dažādi citi cilvēki, kas speciālistu nozaru pārstāvji, kas iedziļinās tanī, kā strādā cilvēku smadzenes un kā tad tas viss, kāda tā visa bioloģija mums strādā un kā viņa strādā uz mums un kā viņa strādā pret mums. Un tātad parasti tas izaicinājums cilvēkiem ir tur, kur ir tā iedvesma, motivācija, ir enerģijas spēka pieplūdums. Tātad bioloģiski tas ir dopamīna pieplūdums, un es rādu šeit, jo viņš notiek ķermenī, mēs viņu jūtam, bet tie noteikti smadzeņu centri palaiž noteikti smadzeņu signālus. Un pēc tam mums ir tāds izbrīns. 2-3 dienas, maksimums nedēļa, un mēs nokrītam. Ļoti daudz to sauc par mazo soļu teoriju. Tā ir tā pati disciplīna, lai arī kā mums tas vārds nepatiktu. Jeb bioloģiski tā ir dopamīna tāda piešķirce, nevis vienu reizi un daudz, un pēc tam ir bedre, līdzīgi kā ir ar cukuru, bet tā kā lenītēm, pamazām. Vēl metaforiski mēs visi zinām, es domāju šo metaforu, ka apēst lielo ziloni vai sadalīt viņu pa gabaliņiem, tas ir principā, tas ir tieši tas pats, bioloģiski tur apakšā ir identiski tas pats, jo no kā smadzenēm, un līdz ar to tas ir mums cilvēkiem, bet caur smadzenēm no kā ir bail. Ir bail no kaut kā liela. Reizē mums vajag tās lielās vīzijas, jo tas ir kaut kāds iedvesmojošs, ne gala mērķis, bet tur ir kaut kas iedvesmojošs, dēļ kā mēs vispār lielāk kaut ko ikdienā daram, ceļamies un kaut ko daram. Vienlaicīgi tas lielais arī diezgan daudz izraisa mums baiļu reakcijas, un tad, kad mums tā iedvesma, jeb īslaicīgā motivācija, kas arī viņa dzīvo noteiktos smadzeņu centros, kuros, ja tur nav viss sakārtots, izstrādāts, tad viņš kā bloķē un nelaiž tālāk pie tā saucamās ilgtermiņa motivācijas, kad cilvēks dara tos mazos soļus, un kad viņam, savā ziņā varētu teikt, ka viegli to darīt, bet tas nav par tādu vieglumu, kā veiksmīgais, tam gan paveicies, tas gan tur veiksmīgi tur dara. Tas nav par to, lai cilvēks līdz tam nonāktu. Viņš ir izgājis noteiktam procesam cauri, un šim procesam cauri var iziet, es arī neteiktu, kā ar tādu vieglumu, bet var iziet cauri ar viedumu. Un, ja es atbildētu uz jautājumu, kā es tagad strādāju ar klientiem, tas ir kā reizi pārzinot, kur ir kuri centriņi smadzenēs ir jāatslēdz un kas ir konkrētās atslēdziņas, ka mikroķirurģiski mēs varam trāpīt un mēs varam tā kā iziet cauri. Lūk, bet atgriežoties pie mazajiem soļiem, kas tad tur notiek? Tātad ceļā uz lielo mērķi mums ir, pieņemsim, sporta vai veselīga uztura ieviešana vai jebkāds īstenībā tāds ikdienas ieradums. Diezgan bieži tā mūsu kļūda ir tā, ka mēs fokusējamies uz to gala mērķi un kā tas būs tad, kad es jau to būšu ieviesis un kāds man būs tas gala rezultāts. No vienas puses mums to vajag, no otras puses kaut kādā brīdī mums aptrūkstās tā iedvesma, aptrūkstās tā motivācija, un ja mūsu fokus, jo mēs esam tie, kas uzdod smadzenēm, kāpēc es te rādu, jo te viņš arī fiziski darbojās, tad mēs iedodam fokusu, un ja tas ir kaut kas liels, tad mēs esam fokusā uz to, un tad mēs vienreiz neizdaram, otrreiz neizdaram, trešo reizi, un viss viņš pazūd. Un mēs esam tā saucamajā dopamīna bedrē, jo kas ir dopamīns vispār? Tas ir tāds
hormons, kuru sauc par tādu apbalvošanas hormonu. Un to kā mēs viņu cilvēciski tātad dabūnam, tas ir caur ēdienu, caur panākumiem, caur mērķu sasniegšanu, caur uzdevumu izpildi, caur rūpēm par sevi. Tā ir mūsu bioloģija. Tur nav jauns divritens jāizgudro, tieši tā tas arī notiek. Un kā mēs to varam savā labā izmantot? Tātad tas ir fokus uz pirmajiem 5-10 uzdevumiem, jeb rezultātiem. Tātad, ja fokus ir kopumā, tur, teiksim, ieviest vingrošanu, tad es fokusējos uz pirmo nedēļu, pamanu rezultātu, atzīmēju to rezultātu, paslavēju sev malacīts. Dopamīns, viņš pats par sevi tas viss tur strādā, gribat jūs to vai negribat, viņš paceļās. Nākamajā nedēļā es atkal izdaru, ja, pa vidu kaut kur ir arī, neveiksmes momenti, kad izlaižu, bet fokusējos un izdaru atkal un atkal un atkal. Un sanāk, tas ir tāds tā saucamais pakāpeniskais dopamīns, kas ir stabils ilgtermiņa, jā, viņš ir mazāks, bet viņš ir stabils un ilgtermiņa. Un pateicoties šai te sistēmai, smadzenes nebaidās no maziem soļiem, un mēs varam izveidot ieradumu līdz tam līmenim, kad mums vairs nav jautājums darīt vai nedarīt. Vakar es klausījos Annu Ļebeģevu no Eriksona skolas, un viņai bija ļoti labs piemērs. Jūs taču sev neuzdodat jautājumu, tīrīt man zobus vai netīrīt? Kas būs, ja es iztīrīšu? Kas būs, ja es neiztīrīšu? Jums nav šīs šaubu šūpols, jūs vienkārši ejat un tīrat zobus. Un tieši tāpat mums ir arī ar citiem ieradumiem, gan rūpēs par sevi, ja man ir piemēri par fizisko aktivitāti, par uzturu, par miegu, arī tas pats, tad, kad jūs to ieviešat, tur vairs nav jautājuma. Tas ir, sākumā mēs sev, vai brīžos arī, kad tas ir ieviests un tas mums izkrīt ārā, mēs sev varam atkal atgādināt, dēļ kā lielāku mēs to daram, bet kopumā, tad, kad tas ir ieviests, tur vairs nav jautājumu. Un pašrealizācijas virzienā patiesībā ir tieši tas pats, ka tad, kad tev vairs nav jautājumu, un tur ir sakārtots gan tas, ka dēļ kā vispār lielāka tā vīzija, un ir ieviests sakārtots šī te mazo soļu pieeja, ir izstrādāti pārējie, ja, tie bloķējošie pretestības aizsardzības mehānismi, tad, jā, kādu dienu tas ir ar vienu enerģiju, kādu dienu ar mazāku enerģiju, kādu dienu ar lielāku iedvesmu, bet reizē tu vienkārši celies, tu zini, dēļ kā tu celies, tu ej un dari, un tur vairs nav tās šūpols, nav vairs tas jautājums, vai man tā kā darīt priekš savas pašrealizācijas kaut ko vai nē. Tad arī pašrealizācijas virzienā ne tikai zobi, ēdiens, kustība, jā, tie ir tādi ieradumi, par kuriem ir ierasts runāt. Bet arī pašrealizācijas virzienā mēs varam sasniegt šo te stāvokli, vai hobiju virzienā mēs varam sasniegt šo stāvokli, kad mēs neuzdodam vairs savu jautājumus, ka mēs vienkārši, tas jau ir tas jau ir iekodēts mūsu gēnos, un mēs esam to atvēruši un pārvērtuši par savu ieradumu. Un pie tam noslēgumā papildināšu, ja, ka mēs visi zinām, lai aktivizētu jaunu ieradumu, es apzināti saku, nevis ieviestu, bet aktivizētu. Tā ir 21, pat 40 dienas. Bieži saka, lai ieviestu, tad tev vajag 21 dienu. Tā nav ieviešana, tā ir aktivizēšana. Jo ļoti bieži ir tā, ka to 21, 40, pat 60 dienas cilvēks noturās, un pēc tam, teiksim, ja viņš atskatās pēc pusgada, pēc gada, viss nav. Tas ir aktivizēšanas laiks, un pēc tam to viņu turpini. Par to mums būs uztaisīšu atsevišķu rīlu par to, kā to nostiprināt un ko nozīmē ieradumu check-ups.